Tātad vēlreiz labvakar, vēlreiz visas esat sveicinātas un visi esat sveicināti mūsu šī gada pēdējā sarīkojumā, kas noslēgs arī šī gada sarunu ciklu ar sērijas Es esmu autoriem. Un šoruden mums bija tikšanās ar literatūras zinātniekiem, un tas ir ļoti dabiski, ka šodien Andreja Upīša dzimšanas dienas mēnesī un arī muzeja jubilejas mēnesī mums ir saruna ar brīnišķīgo kolēģi un brīnišķīgās monogrāfijas lielais nolādēs autoru Ani. Arni Koroševski. Un tā kā šajā sērijā ar visiem autoriem, literatūras zinātniekiem, rakstniekiem un literatūras zinātniekiem parasti sarunājas Arnis un uzdied viņam gana ķēpīgus jautājumus, tad es, Arni, šovakar būšu ar jums mainītās lomās un visus šos jautājumus un vēl citus pulka klāt, ko jūs uzdodat saviem sarunu biedriem, šodien dabūsiet dzirdēt pats un arī sniegt atbildes. Un tad pirmais jautājums, kas interesē ne tikai mani. Kā jūs vispār sākāt interesēties par literatūru, un vai jums bērnībā bija mīļākie autori? Kādi jums ir bērnības un jaunības mīļākie autori? Ar ko sākās jūsu interese? Sākās viss man daudzējādā ziņā diezgan līdzīgi, kā šoruden es uzzināju arī Viesturam Vecgrāvim. Arī es bērnībā diezgan daudz slimoju un biju spiests pavadīt laiku mājās. Un ko tad citu mājās var darīt, kā lasīt grāmatas? Tobrīd internetu vēl nebija. Citas izklājuši iespējas arī diezgan ierobežotas. Bet bija ļoti daudz grāmatu, jo mana ģimene vairākās paaudzēs ir bijuši lieli lasītāji, lieli grāmatu krājēji. Un es diezgan agrā vecumā apguvu lasīt prasmi. Manuprāt, es jau 3-4 gadu vecumā mierīgi varēju lasīt, nemaz nerunājot par laiku, kad bija jau jāsāk iet skolā, biju diezgan daudz ko apguvis. Un interesanti, man liekas, bija tas, ka man bērnībā nepatika bērnu literatūra, proti literatūra, kas ir paredzēta bērniem. Man viņa ļoti retos gadījumos šķita uzrunājoša. Un tādēļ es lasīju tādas grāmatas, kuras varbūt ir pamatā paredzētas kādam vēlākam vecuma posmam. Bet, protams, ka ir arī atsevišķas grāmatas, kuras paredzot to, ka šāds jautājums tiks uzdots. Es esmu arī mazliet sagatavojies un to paņēmis šovakar līdzi. Un viena no šīm grāmatām ir 3 vēja mezgli, latviešu tautas pasaku krājums, kurš bija tāds ļoti zīmīgs atmodas laika izdevums ar ļoti skaistajām mākslinieces Garklāvas, ja nekļūdos, Ināras Garklāvas ilustrācijām. Un šo grāmatu es lasīju no vāka līdz vākam nepārtraukti. Tā man ir joprojām sirdī tuva, un pirms kādiem 10 gadiem es arī uzrakstīju tādu nelielu atmiņu apceri tieši par šo grāmatu, kur arī varbūt palīdzēja attīstīt izdomu, iztēli un protams, ka radīja interesi arī tieši par latviešu kultūru. Jo pamatā pārējā literatūra, kas man bērnībā patika, tie bija ārzemju autori, ne tik daudz latviešu. Otra grāmata, kura ir ļoti svarīga manā dzīvē bijusi, ir Roberta Luisa Stevensona romāns Bagātības sala. Es šo grāmatu lasīju arī pa vairākām reizēm, tas jau bija skolas vecumā. Es dzīvoju Salaspilī, bet pirmos skolas gadus es mācījos Jūrmalā un sanāca diezgan ilgu laiku pavadīt ceļā, vilcienā, un toreiz vienmēr mugursomā līdzi bija grāmata, un viena no tām pavisam noteikti bija šī. Un tas sakrit ar tādu ļoti interesantu laiku, kad Latvijas Nacionālajā teātrī arī bija iestudēts tieši Bagātības sala.
Man arī bērnībā diezgan ātri iepatikās teātris. Es ar vecumāti mājās pats spēlēju teātri, tāpat kā šodien šeit mēs esam pārbīdījuši mēbeles. Arī mēs istabā pārbīdījām mēbeles, taisījām paši savas dekorācijas un scenogrāfiju, tā teikt. Un mēs arī ar vecumāti iestudējām Bagātību salu, un uz teātri kopumā es biju 4 reizes. Ieskaitot pēdējo izrādi, tūlīt pateikšu precīzi, 98. gada 2. maijā. Un interesanti ir tas, ka šai izrādē muzikālo pavadījumu izpildīja rokgrupa Pērkons. Un tajā pēdējā tieši iestudējuma reizē izdevās iegūt viņa autogrāfus, kur arī pats Juris Kulakovs ir parakstījies, kurš nu jau arī ir mūžībā aizgājis. Tā kā tas man bija liels notikums, un tur jau sanāk literatūra, teātris un kā tas viss tālāk attīstās. Protams, ka varētu tik saukt un saukt grāmatas, bet tad būtu bijis izdevīgāk šo sarīkojumu rīkot manā dzīvoklī, manā grāmatistabā, jo visu šodien atvest līdzi un parādīt jums es nevaru. Bet tomēr šī vakara sarunas kontekstā pavisam noteikti es vēlos arī pateikt, ka man bērnībā viens no mīļākajiem autoriem bija Žils Verns. Un kur ir Žila Verna Noslēpumu sala, kas arī iznāca 90. gadu 2. pusē, atkārtotā izdevumā. Tur uz vāka var redzēt ir kadri no tāda populāra seriāla, ko tobrīd arī rādīja pa televizoru. Es, protams, vispirms redzēju seriālu, tad es pēc tam vēlāk lasīju Žila Verna darbus. Un tā bija ne tikai Noslēpumu sala, bet bija arī 80 dienās apkārt zemeslodei, 20 000 liepa jūras straumi un dzelmi un ceļojums uz zemes centru un tā tālāk kapteiņa Granta bērni. Un tas, kas ir fascinējoši šī visa kontekstā un ko ļoti daudz cilvēku varbūt arī nav pamanījuši līdz mūsdienām, es, protams, kā bērns nekad nepievērsu uzmanību, kurš tad ir tulkojis literāros darbus. Un tikai tad, kad es sāku strādāt šeit, Andreja Upīša muzejā, es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka Upīts ir tulkojis lielu daļu, ne visus, bet lielu daļu no latviešu valodā pieejamajiem Žila Verna romāniem, ieskaitot tieši šo Noslēpumu salu. Tos viņš tulkoja 20. un 30. gados. Bet atkārtot izdevumu tieši Upīša tulkojumā tiek joprojām publicēta arī līdz pat mūsdienām. Vēl man ļoti patika, starp citu, tāda kriminālā literatūra. Tajos gados, un jūs to droši vien arī atceraties, iznāca Edgara Vollesa romāni. Ārkārtīgi lielā skaitā, man liekas, tanī sērijā vismaz 50 grāmatas bija, ja ne vairāk. Ar mākslinieku Edgara Folka tādiem iespaidīgi zīmētiem vākiem. Agatas Kristī darbi man patika, un būtībā es vienkārši lasīju visu pēc kārtas, kas bija pieejams. Un tādā ziņā varbūt tas arī likumsakarīgi veda to manu dzīves ceļu iepretī tādai izteikti humanitārai ievirzei. Un tādā veidā es nonācu Rīgas centra humanitārajā ģimnāzijā, kur tobrīd vēl bija ģimnāzija, bet tieši mainīja nosaukumu uz vidusskolu, kad es tur sāku mācīties. Tā ir kādreizējā 50. vidusskola Rīgā, kur bija ļoti spēcīgi tieši šie humanitārie priekšmeti, angļu valoda, filozofija, angļu un amerikāņu literatūra, kur priekšmeti notika angļu valodā, un tas viss, protams, man ļoti patika un mani saistīja. Un tādā veidā, es domāju, es likumsakarīgi nonācu tālāk arī līdz humanitārajām studijām un tieši līdz baltu filoloģijai. Vienu brīdi varbūt vēl šaubījos par to, vai studēt, teiksim, angļu filoloģiju, vai varbūt izmēģināt spēkus kādā citā svešvalodā, bet beigās tad tomēr es paliku pie tās latviešu literatūras. Un atgriežoties par skolas gadiem, sakiet, ko skolas gados jūs jau lasījāt no Andreja Upīša? Es par sevi pateikšu, jā, tas bija Sunu ciema zēni, tie 6. vai 7. klasē. Un tad es 11. klasē, protams, obligātās literatūras ietvaros izlasīju romānu Zaļā zeme.
Un tas man palika ilgtermiņā viens no mīļākajiem romāniem, ko es pārlasīju reizi gadā. Varbūt horizontāli, bet visas vietas. Un man nebija ne mazākās jausmas to brīdi, ka es kādreiz strādāju Andreja Upīša memoriālā muzejā. Un patiesībā Upīts arī man tētim bija ļoti tūs autors. Kāda jums bija saskarsme skolas gados ar Andreja Upīša darbību? Ļoti, tā teikt, standartizēta un tradicionāla. Tāpat domāju, ka pamatskolas vecumā vai tādā pašā 5. vai 6. vai varbūt 7. klasē tie bija Suns Iema zēni. Tā kā tā bija humanitāra sieviešu skola, tad vidusskolā man tika varbūt mazliet vairāk no Upīša nekā citus skolu audzēkņiem, proti mēs lasījām ne tikai Andreja Upīša novēles, bet arī vēsturiskās traģēdijas. Bija arī mūsu laikos obligāti Spartaks un tas pārējais. Un tajā laikā Zaļā zeme jau bija izņemta ārā no obligāti lasāmās literatūras, un būtībā, man liekas, arī pāris gadus vēlāk vispār atteicās no tāda jēdziena kā obligātā literatūra. Tagad tas viss arī notiek tomēr diezgan atšķirīgi, bet Zaļā zeme man arī tika pašā vidusskolas izskaņā, un, godīgi sakot, tādā, manuprāt, nevisai veiksmīgā brīdī, jo šis romāns bija jālasa 12. klases jau 2. pusē, kad jau drudžaini bija jāsāk gatavoties eksāmeniem, un līdz ar to es tajā laikā šo romānu īsti nevarēju izbaudīt. Lasīju, tā teikt, pienākumu dzīts, un tomēr jau tobrīd Upīts tieši kā novelists, kā īsprāzes autors man bija iepaticies krietni vien vairāk. Nu jā, tā tad varētu teikt, ka skolas beidz ar tādu ļoti standartizētu izpratni par Andreju Upīti, nezinot tos pārējos viņa literāros darbus. Un tad sākās studijas, kad jūs pastiprināti pievērsāties Andreja Upīša Daļradei. Jā, un tā arī savā ziņā bija nejaušība, jo studējot baltu filoloģijas programmā 2. kursā bakalauros vajadzēja izvēlēties autorus, par kuriem mēs rakstīsim pētījumus. Un izvēle bija tādā biļešu formātā atstāt uz pirmā sola auditorijā. Mēs kursā bijām tikai 3 puiši, un es neatceros, vai tanī dienā maz pārējie 2 bija klāt. Un es kā tāds liels kavalieris centos būt un sagaidīt tās rindas beigas, un starp tām pāris atlikušajām biļetēm uz galda bija palicis Andrejs Upīts, jo to laikam neviens cits negribēja ņemt. Un tajā laikā es iepazinu Upīti pilnīgi no citas puses, jo tie vairs nebija Suns Iema zēni, tā vairs nebija Zaļā zeme. Man būtībā no tā skolas laika bija radies iespējas, ka Upīts ir mūsu zemniecības, zemnieku dzīves kultūras aprakstītājs, bet patiesībā jau viņš ir diezgan lielā mērā pilsētas autors. Un lūk, tad tieši tajā mirklī es iepazinu Upīti kā pilsētas rakstnieku ar viņa tādas jau naturālistiskas sievietes romāniem kā Sieviete un Zelts. Un tad tā interese aizgāja tālāk. Es ar azartu sāku pētīt pārējos darbus, kuri līdz tam brīdim vispār bija pilnībā sveši, daži darbu tituli pat nebija iepriekš dzirdēti. Sāku piedalīties dažādās konferencēs ar dažādiem pētījumiem par Upīti, un tā tas likumsakarīgi attīstījās tālāk. Un tad pēc bakalaura studijām jūs likumsakarīgi un apzināti nonācāt strādāt Upīša muzejā? Nevarētu teikt, ka tas bija tā apzināti, bet likumsakarīgi tas pavisam noteikti bija, jo, lai uzrakstītu bakalaura darbu, vajadzēja kaut kādus papildus materiālus tomēr meklēt, jo gribējās, lai būtu tas pētījums tāds pamatīgāks, ne tikai ar atsaukšanos uz publicēto literatūru. Un es zināju, ka šeit, namā Brīvības ielā 38, ir Andreja Upīša memoriālais dzīvoklis, kurā es arī
biju kādreiz viesojies kā bērns, pieļauju, ka tajā pašā Sūnsiem zēnu vecumā, un tad es šeit vienu dienu ierados iepriekš sazinoties ar muzeja darbiniekiem un jau ar tādu pamatīgu sarakstu ar konkrētiem jautājumiem, kas man interesēja no krājuma materiāliem. Un es atceros, ka tanī dienā, starp citu tieši šajā pašā telpā, jo, kā jūs zināt, mūsu muzejam nav īsti tādas telpas, kur pētnieks var atnākt un strādāt ar materiāliem, kā tas ir, teiksim, rakstniecības muzeja lasītavā vai arī citās. Tieši pie šī ēdama istabas galda tepat es sēdēju un no rīta līdz gandrīz vai darba dienas beigām man te jau tramīgi pavēra durvis pulksten bez 15:05 un atgādināja, ka tūlīt beigsies darba laiks. Un tad es vēl nācu otro reizi, jo to materiālu patiešām bija daudz, un lielākā daļa no tā man arī noderēja manam pētījumam. Un tajā mirklī dzima ideja, ka varbūt var paralēli apvienot tālāk maģistratūras studijas ar darbu Upīšu muzejā, kas nebūtu neizslēgtu, bet tieši pretēji savienot arī to manu pētniecisko interesi. Un tad es sāku šeit strādāt, jā. Strādājāt muzejā, darbs pie Upīšu pētniecības turpinājās, bija. Un kurā brīdī, kā tas notika, kad jūs uzrunājāt sērijas, es esmu veidotāji, vai jums bija iestrādes, protams, es atceros pat. Jā. Un kāpēc jūs piekritāt? Bija doma atkārtot, izdot dažus Andreja Upīša darbus, un bija arī tajā laikā ieinteresēti vairāki izdevēji, ar kuriem gan ar lielu daļu nekas labs tur beigu galā nesanāca, bet iestrādes bija. Es biju rakstījis tādos kā zinātnisko komentāru veidā savus vērojumus un secinājumus par tieši Upīša novelēm. Doma bija publicēt tādas mazāk zināmās noveles, jo parasti arī līdz mūsdienām, kad ir šie atkārtotie izdevumi, tad tā ir tā diezgan ierobežota un pat jāsaka aprobežota noveļu atlase, kura jau no 60. gadiem nāk līdzi, un tas repertuārs ir vairāk vai mazāk viens un tas pats. Tā kā bija tas izstrādāts, bija, protams, vairāk referāti, bija arī jau gatavs maģistra darbs. Bet nekad man nebūtu ienācis prātā tas, ka kādreiz varētu tapt šāda veida un šāda mēroga monogrāfija. Es tobrīd arī diezgan cītīgi darbojos literatūras kritikā, un līdz tam laikam, kad radās sērija es biju rakstījis vairākas recenzijas par iepriekšējās romānu sērijas Mēs Latvija 20. gadsimts, šiem te vēsturiskajiem romāniem. Un es domāju, ka tas bija viens faktors, kas iespējams nostrādāja, proti tas, ka gan esmu, zināja arī manu interesi tieši par Upīti, jo tajos iepriekšējos gados mēs arī jau bijām sākuši rīkot sarunu ciklu ar tās sērijas autoriem tieši šajā muzejā. Tas droši vien bija viens faktors, kas nostrādāja, un otrs tas, ka vienkārši droši vien nebija īpaši liela izvēle attiecībā uz to, kuram no latviešu literatūras zinātniekiem piedāvāt rakstīt monogrāfiju par Andreju Upīti. Un tas notika tā, ka 2018. gada vasarā, un es pat atceros, ka tā bija precīzi pēdējā vai priekšpēdējā darbdiena pirms manas došanās atvaļinājumā, pēkšņi uz muzeju, varētu teikt, vienlaicīgi zvanīja gan Sigita Kušnere, gan Gunda Grepše. Un pavēstīja man to, ka top šāda jauna romāna un monogrāfijas sērija, par kuru tobrīd vēl publiski nekas nebija izsludināts. Es atceros, jūs slēpāt no mums visiem, jūs neizstāstījāt šo faktu. Jo man bija piekodināts, ka es to nedrīkst nevienam vēl pagaidām stāstīt. Un
Trakākais bija tas, ka man bija jāsniedz atbildi telefona sarunas laikā. Kad viņas piezvanīja uzreiz, jā vai ne? Sigita Kušneri, man liekas, vēl tā pielaidīgāk bija, bet Repšai man vajadzēja uzreiz pateikt, vai es piekrītu vai nē. Tā tad man nebija iespējas ņemt atvaļinājumu un apdomāties par dzīvi un par darbu un kā tālāk rīkoties. Es, protams, biju ļoti nobažījies jau rēķinoties ar to, kādu ārprātīgu darbu tas nozīmē, jo, lai gan, kā jūs teicāt, iestrādes jau bija, bet, protams, ka tas ir tikai mazums no visa, kas tapa vēlāk. Bet vienlaikus es gribēju šādu izdevību izmantot, labi zinot to, cik grūti ir publicēt pētījumus Latvijā, un tad tas ir saistīts ar dažādām problēmām un arī ar akadēmisko vidi un tā tālāk. Tā kā es piekritu, un aptuveni pusgadu vēlāk, 18. gada, man liekas, tas pat arī bija decembris īsi pirms Ziemassvētkiem, notika šī pirmā oficiālā tikšanās ar sērijas pieaicinātajiem autoriem Gaismas pilī, un tur bija klāt arī mediji, un tad pirmo reizi par to drīkstēja sākt atklāt un publiski runāt. Jo patiesībā bija tā, ka mēs jau to visi zinājām pēc kāda brītiņa, bet arī nedrīkstējām nevienam stāstīt, bet tā jau saprotams, ka nozarē jau daudz bija tādi, kuri zināja, bet runāt nedrīkstēja. Un arī sanāk tā, ka no 18. gada, kad jūs tie liktenīgajā sarunā mūsu darbistabā Gundegā Repšai teicāt jā, līdz tā iznākšanas brīdim pagāja cik gadi? Intensīvais darbs sanāk 3. Pats darbs bija 3 gadi, jo termiņš bija 21. gada jūlija sākums. Bet grāmata iznāca 22. gada aprīlī. Un varētu teikt, ka darbs nebija mazāk intensīvs tajā rediģēšanas posmā, tādēļ tas arī tik ilgi ievilkās, jo tur parādījās dažādi jauni un iepriekš neparedzēti izaicinājumi. Bija arī kurioza situācija, teiksim, sadarbībā ar abiem būtībā tekstu rediģēja visi 3, gan Dacis Parāni bija iesaistīti, bet abi, tā teikt, oficiālie redaktori bija piesaistītais vēstures konsultants Vēns Zvaigzne, kurš varbūt vairāk pievērs uzmanību tam, lai faktoloģiski viss būtu kārtībā. Un otra bija brīnišķīgā literārā redaktora Gundega Blumberga, kuru es vērtēju šobrīd kā vienu no, ja ne pašu labāko redaktori latviešu literatūrā. Bet tā sadarbība bija tāda diezgan komiska, jo es šo grāmatu rakstīju tādā diezgan populāra sākotnēji viņa rakstīja tādā diezgan stingri zinātniskā stilā, tad par to tika pārmests, ka parastais lasītājs nespējas uztvert, tad mēģinājām pārrakstīt populāri zinātniskāk un ar tādu vieglāku valodu. Un to starp citu var ļoti labi pamanīt, lasot šo grāmatu, ka ir atsevišķas nodaļas, kuras stilistiski diezgan ievērojami atšķiras no pārējām. Tas arī ir izskaidrojums ar to darba procesa chronoloģiju. Un pēkšņi jau, tā teikt, rediģēšanas beigu fāzē, un tā bija ziema no 21. uz 22. gadu, tika nolēmts, ka šo grāmatu vajadzētu sniegt uz recenzēšanu Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūtā. Un tātad, lai tā tiktu recenzēta un oficiāli atzīta par zinātnisku monogrāfiju. Un tad atkal bija otrs grāvis, jo tur man tika pārmests, ka ir pārāk nezinātniski vietām. Un tad nācās atkal sēsties klāt un šo to pārrakstīt, bet beigās viss ir sanācis labi. Viss sanācis brīnišķīgi, par ko arī liecina daudz kas, bet izaicinājumi un grūtības, atminieties, tas bija Covid laiks, kas kā bija plusi un mīnusi. Turklāt tas brīnišķīgi, ka tepatās šajā te dzīvoklī ir muzeja krātuve ar 38,000 krājuma vienību. Kas tomēr bija izaicinošākais vai grūtības bez iepriekš minētajiem? Grūtības bija vairākas. Varētu teikt, ka pirmais, protams, ir tas darba apjoms, jo šajā sērijā ir iekļauti
ļoti atšķirīgi autori no mūsu literatūras klasikas. Ir piemēram Eduards Eidenbaums, kuram bija pavisam traģiski īsts mūžs. Gluži tāpat kā traģiski īsts mūžs bija arī Jānim Ezeriņam un Jānim Ziemeļniekam. Un tad līdzās ir tāds ilgdzīvotājs kā Andrejs Upīts, kurš nodzīvo gandrīz 93 gadus. Protams, ka ilgs mūžs nebūtu nenozīmē ražanu mūžu tādā radošā izpratnē, bet Upīša gadījumā tas tā ir, jo viņš tomēr jau līdz Otrā pasaules kara sākumam ir sarakstījis ārkārtīgi daudz. Tātad tas ir apjoms runājot par pašu avotu izpēti. Tad nāk visi papildus materiāli. Vienlaikus arī Upīša garais mūžs iezīmē ļoti atšķirīgu Latvijas gan politiskās vēstures, gan kultūras vēstures šos te līkloģus. Jo, ja parēķinām, tad Upīts dzimst laikā, kad tiek publicēti Mērnieku laiki, un mirst viņš laikā, kad Imantam Ziedonim jau ir motocikls, Alberts Bels ir uzrakstījis Bezmiegu, kurš gan vēl 20 gadus nostāv atvilknē, un Zigmunds Kuiņš ir uzrakstījis Kailumu. Tā kā iedomājieties, ko tas nozīmē, tas ir būtībā gadsimts latviešu literatūras vēsturē. Un, protams, paša Upīša kā gan rakstnieka, gan arī sabiedriskā darbinieka šī ideoloģiskā pārliecība un kā tā veidoja viņa mūža gaitas. Tas viss veido tādu monotonu, monolītu bloku, pie kura pētniecības ir ļoti grūti ķerties klāt, ja jūs nesaprotat, ko tieši jūs vēlaties panākt, parādīt, izpētīt, noskaidrot un galvenais beigās pavēstīt lasītājam. Tā kā tā ir viena problēma. Otra, par apjomu runājot, protams, arī visi šie materiāli, kā jau jūs minējāt, mums ir atsevišķs muzeja krājums, nošķirt no rakstniecības muzeja, ar 38,000 vienību, un arī tas nozīmē pamatīgu pētniecību, jo gan tajā laikā, gan arī vēl līdz šim brīdim digitalizēts ir diezgan maz. Tātad jāpēt ir uz vietas, vēstuļu vien ir pāris tūkstoši, un tāpat arī rokrakstu piezīmju un tā tālāk, un tas viss vienkārši aizņēma daudz laika. Un es domāju, ka noteikti, ja šajā sērijā būtu uzaicināts kāds pētnieks, kurš pirms tam nebūtu pētījis Upīti, tad šādu pētījumu uzrakstīt tajos pašos 3-4 gados ir vienkārši nereāli. Un ar līdzīgu problēmu šobrīd saskars tieši starp citu literatūras zinātniece Anita Roškalna, kura arī man personīgi ir stāstījusi, ka tanī brīdī, kad viņa piekrīt rakstīt pētījumu par Vili Lāci, viņa ir aizgājusi uz arhīvu, kur viņai ir atvesta arī vienkārši kaudze ar kartiņām. Tātad tie pat nav paši materiāli, tas ir materiāli uzskaitījums. Viņa teica, ka viņai vienkārši ir slikti palicis, jo viņa ir sapratusi, ka kāds ir tas ārprātīgais apjoms. Upīša gadījumā tas ir arī. Un trešais tāds lielais bloks, ko varētu minēt, tā ir, protams, Upīša problemātiskā personība un vēsture, un arī dažādi stereotipi, kas ir radušies mūsu sabiedrībā, un tostarp arī profesionāļu, tātad literatūras pētnieku lokā. Lielākoties pie daudziem no šiem stereotipiem ir vainīgs pats Upīts, jo viņš ir vairāk kārt falsificējis vēsturi un atsevišķos gadījumos arī mazliet, tā teikt, pārzīmējis savu biogrāfiju. Un man kā pētniekam tas lielais uzdevums bija smelt ārā visu to, kas bija tajos ilgajos padomju okupācijas gados sarakstīts par Upīti kā mūsu dižano tautas rakstnieku. Un saprast, kas no tā viss ir liederīgs, kas nav liederīgs, un kur tad ir tā patiesība vai vismaz kaut kāda patiesības aizmetņi, kuriem es varēju pietuvoties,
un tad tālāk interpretēt savā skatījumā. Tas bija ļoti sarežģīti, un tas turpina būt sarežģīti arī pēc šīs grāmatas. Vai jums bija arī tādi pavisam pārsteidzoši atklājumi par mūsu muzeja personību? Vai jūs taču daudz jau strādājāt, ilgi jau pētījāt, vai pēkšņi bija tāds, kas atklājās tikai monogrāfijas tapšanas laikā? Jā, nosaukt vienu tādu pārsteidzošāko es diez vai varēšu, bet ir vairāki pārsteigumi bijuši. Mani ļoti patīkami pārsteidz tā situācija 30. gados, jo 30. gadu Latvijas vēsture, protams, ilgstoši padomju laikā tika interpretēta tādā ļoti deformētā veidā. Un es atklāju, ka Upīts nav tik daudz ticis cenzēts vai nostumts nost ārpus kultūras dzīves, kā viņš pats un viņa laika biedri to ir aprakstījuši attiecīgi padomju laikā. Un par to šajā grāmatā tam ir veltīta arī diezgan plaša nodaļa. Tad vairāki pārsteigumi bija arī par Upīša attiecībām ar viņa laika biedriem. Ir daudz nodaļas, kuras man pašam šajā pētījumā neiet pie sirds, jo es tagad redzu ar laika distanci veidu, kā to visu vajadzēja darīt mazliet citādāk. Bet viena no nodaļām, kura man liekas pietiekami veiksmīgi uzrakstīta, ir par Raiņa un Andreja Upīša savstarpējām attiecībām un kā tās ir mainījušās gadiem ejot un gadsimtiem ejot, un kādēļ tās ir mainījušās. Un tur varēja atrast tādas dažādas likumsakarības, kuras iepriekš literatūrā nebija aprakstīts, lai gan Raiņa gadījumā, gan viņa korespondence, gan viņa dienas grāmata ieraksti, gan radāmās domas, protams, bija plaši pieejams jau vismaz 40-50 gadus, bet to visu varēja salikt tādā mazliet citā secībā, un tad radās arī jauni atklājumi šajā virzienā. Un tad vēl pārsteigumi, protams, ir domājot par paša Upīša Dairadi. Viņš kā šis lielais reālisma kultivētājs un slavinātājs patiesībā tik bieži savos darbos pietuvojas modernismam, kuru viņš publiski savās literatūra kritiskajās apcerēs, savās recenzijās publiski tik bieži nicināja un nīcināja, jāsaka. Bet patiesībā jau viņš ir ļoti moderns autors, un viņš savos, jo īpaši prózas darbos, ieraksta dažādus modernus paņēmienus, kas attiecīgajā mūsu literatūras vēstures posmā ir diezgan novatoriski. Un bieži mēs tur redzam arī šādas un tādas romantismu iezīmes, kas joprojām nāk līdzi, ja teiksim runājam modernismu kontekstā, tad varbūt to būtu pareizāk saukt par jaunu romantismu, kā piemēram novele Roža slepkava, kur ir absolūti viņš izmanto šos tropus, kas ir raksturīgi tāda veida literatūrai. Tas bija pārsteigums, tā teikt, tādā tuvlasījumā pētot šos darbus, no kuriem daudzi gan bija labi zināmi. Un tad, domājot par viņa darbību padomju laikā, mani ļoti pārsteidza tas, cik daudz mūsu muzeja krājumā ir atrodams ne tikai tā saucamās ķengu vēstules un draudu vēstules, kādas Upīts saņēma itin bieži, jo īpaši 50. un 60. gados, bet kas starp rindiņām bija iespējams atrast arī ļoti daudz vēstules, kurās cilvēki vērsās pie Upīša pēc palīdzības. Viņš to neliedza. Un ir no konteksta skaidrs, ka vairākos gadījumos viņš to neliedz. Šādas vēstules viņš gan saņēma jau no gadsimta sākuma, kur galvenokārt tas bija lūgums pēc viņa kā profesionāla literatūra kritiķa vērtējuma. Parasti tie bija autori iesācēji, kas Andreju Upītu uzrunāja.
ļoti daudz vēstules, un starp citu arī 20. 30. gados ir ar lūgumiem pēc materiālas palīdzības. Viena no tām bija diezgan smieklīga, jo to ir parakstījis kāds jaunais literāts ar pseidonīmu Dolārs, tātad Dolārs lūdz naudu. Andrejs nedēļ upīts dolārām naudu. Es domāju, ka nē. Tur ir tā problēma, ka lielākajai daļai no šo vēstuļu nav tā atgriezeniskā puse. Bet atgriežoties pie padomju perioda, mani ļoti patīkami pārsteidz tas, ka atklājās, ka upīts ir spējis palīdzēt vairākām personām, kuras ir tikušas politiski represētas. Un to es arī aprakstu grāmatā ar visām atsaucēm gan uz mūsu muzeju, gan arī uz arhīvu materiāliem. Viens tāds spilgts gadījums ir vecais skolotājs Oss, ja es tagad nejaucu uzvārdu, kurš tātad upītim vēl no atrašanās svešumā sūta vēstules, un viņi arī diezgan pamatīgi sarakstās. Tur ir, manuprāt, pat vairāk nekā 10 vēstuļi tajā konkrētajā gadījumā. Un upīts izkārto skolotājam Ossim vietu pansionātā Juglā, Rīgā, kad viņš atgriežas, un viņš par to ir bez gala pateicīgs. Tā kā tie ir arī gadījumi, kas iepriekš literatūrā nebija aprakstīti, un it kā liekas sīkums uz tā visa pārējā fona, bet tas tomēr piešķir upītim tādu jaunu, arī iepriekš nezināmu šķautni. Un arī par to, noslēdzot tieši par to periodu, viens no visbiežākajiem jautājumiem, ko vispār uzdod muzeja apmeklētāji, ir, kāda tad īsti Andrejam Upītim bija attieksme pret Padomju Savienību. Un tas ir sarežģīts jautājums, jo, protams, ka formāli viņš vienmēr ir bijis kreisi noskaņots jau no agras jaunības, būtībā no aptuveni kāda 1906. 7. gada, tātad no 30 gadu vecuma, tā varētu teikt. Un šo savu kreiso pārliecību viņš nekad neloka, arī 20. 30. gados. Viņš ir ļoti latvisks, arī ļoti nacionāli domājošs autors, bet tomēr ar šo kreiso pārliecību. Un tad ir skaidrs, ka tā padomju okupācija, tas ir upītim tāds taisngaits ceļš uz priekšu dzīvē. Bet vai viņš ir bijis vīlies, vai viņš kaut ko ir nožēlojis, tādas tiešas atbildes nav, jo mūsu muzeja krājumā īsti arī nav saglabājušies nekādi dienas grāmatu pieraksti. Andrejs neturēja, nerakstīja. Upīts nav turējis, vai arī, ja varbūt kādu dzīves posmu ir turējis dienas grāmatas, tad tās ir vai nu iznīcināts, vai vienkārši ir padarīts par nepieejamām. Un līdz ar to tas to personisko šķautni pilnībā nošķir nost. Tā būtu arī varbūt atbild uz iepriekšējo jautājumu par grūtībām, jo ir grūti veidot to upīšu portretu tieši tam piešķirot to personisko šķautni, jo viņš sevi publiski vēlējās parādīt tikai kā šo lielo varano rakstnieku. Un līdz ar to nav īsti atbildes uz šo jautājumu, bet man ļoti patīk, ka vietām parādās tādi mazi nodevīgi aizmetņi, un īpaši tas ir Andreja Upīša brāļa dēla Jāņa Upīša, kurš bija literatūras zinātnieks. Iepriekš sagatavotajos jautājumos Jānis Upīts īpatnēji darīja, viņš uz tādām lielām lapām, kuras, man liekas, pat bija lielākas par A4 formātu, mašīna rakstā Upītim rakstīja jautājumus tādā kā anketas veidā, atstājot tukšu vietu, lai Upītim ir vieta, kur uzrakstīt atbildi. Un īpaši pēdējos dzīves gados, pēc 62. gadu uz priekšu un arī ap 67. kad Upītim jau ir 90, vietām viņš mēģinot it kā atbildēt uz jautājumu, aizplūst kaut kur citur. Un tur ir tā unikālā epizode, kur viņš Jānim Upītim retoriski vaicā, vai tad tas patiešām nebija neprāts šādi rīkoties ar grāmatām. Un konteksta labad viņš ir pārskaities par to, ka pēckara gados viņš nevar savākt pilnu komplektu pats savu grāmatu, un jo īpaši kopdarbu ar Rudolfu Egli pasaules rakstniecības vēsturi. Jo 4. sējumā, kur ir nodaļa par latviešu literatūru, ko tieši rakstīja Andrejs Upīts,
arī antikvariātos vai kur citur tobrīd pieejamajos izdevumos ir izgrieztas ārā lapas. Un Upīts ir pārskaities par to, ka viņš tā tad ir nokļuvis pie šī 4. sējuma, bet tajā nodaļa par latviešu literatūru ir izgriezta ārā. Un vēl tur ir pāris laikabiedru liecības par to, ka Upīts mutiski ir izteicis vilšanos, bet, kā mēs zinām, tad laikabiedru liecības un atmiņas ir ļoti problemātisks žanrs, jo vienu brīdi jūs vienu un to pašu varat atcerēties vienā veidā un pēc 10, 20 vai vēl vairāk gadiem pilnīgi atšķirīgā, jo, kā mēs to arī labi zinām no cilvēku psiholoģijas, cilvēka atmiņa tomēr ir selektīva. Un reizēm tās atmiņas, protams, ir arī bijušas politiski angažētas attiecīgā laikmeta kontekstā, tā kā tas viss ir ļoti sarežģīti. Un tīpaši šobrīd, kad mēs Upīti vai tiesājam vai aizstāvam, es domāju, otrais gadījums vairāk mēs muzeja darbinieki un pētnieki varam pamatot tikai uz dokumentālām atmiņām, uz pierādījumiem, uz faktiem, uz lēmumiem, ja? Nevis teikt, tas un tas ir teicis tur un tur, Upītis tajā brīdī teicis vai neteicis tā, bet Arni, tā ir šī brīnišķīgā monogrāfija, augsti novērtētā un daudz lasītā, ir jūsu 10 gadu darbs? Nu, tā būtībā sanāk, jo tieši tajā gadā, kad iznāca monogrāfija, apritēja 10 gadu, kopš es strādāju muzejā. Jā. Un tātad 1923. gads sākas visā dažādas batālijas ar Andreja Upīša personību un pieminekļa nojaukšanu un tā tālāk. Un tajā gadā monogrāfija tiek nominēta literatūras gada balvai un iegūst LSM lasītāju balvu. Es tomēr domāju, es ļoti labi atceros, kā mēs šo laiku, kā tas laiks rezonēja pagaižas patiesībā, ja? Un ka mēs tomēr uztvērām to, ka tā ir tauta nobalsoja. Tauta nobalsojot pauda savu mīlestību pret Andreju Upīti. Vai tas tā liekas no manas mutes pārspīlēti teikts? Es domāju, ka tam laikam un tai situācijai laikā bija diezgan liela nozīme. Un tās problēmas nesākās jau tikai 23. gadā, kad arvien biežāk publiski arī tika runāts par atsacīšanos no padomju laika mantojuma dažādajām formām, gan pilsētvidē, gan kā citādi. Un tā problēma nesākās pat 22. gadā, kad Krievija jau bija iebrukusi Ukrainā. Jo atcerēsimies to, ka jau 21. gada nogalē mums sākās polemika par Upīša piemiņas saglabāšanu Skrīveros ar Aizkraukles novadu. Tātad tie varētu teikt, ka Zemdegās tas ir gruzdējis vienmēr, un to es arī esmu mazliet aprakstījis grāmatā, kāda bija situācija 90. gadu sākumā uzreiz pēc neatkarības atgūšanas, ka tad bija tāds diezgan asas pārunas par to, ko iesākt ar visu šo mantojumu. Un kādu brīdi varbūt bija iestājies tāds lielāks klusums, bet pie tā mēs atgriezāmies jau vēl pirms tā 22. vai 23. gada. Un tādēļ man prieks, ka arī jāsaka liktenīgas sakritības rezultātā šī grāmata tappa līdz tam laikam, un ka iznāca tieši 22. gadā, jo es arī skaidri atceros, ka tieši uz maketēšanu grāmatu sniedza 22. gada februāra vidū, un, manuprāt, burtiski nedēļu vēlāk sākās karš. Tad pēc pirmās maketa versijas tur vēl bija iespēja veikt pāris labojumus un uzlabojumus, un tādēļ es arī tajā pēdējā nodaļā pagūvu vēl ierakstīt to teikumu par tā brīža situāciju. Bet tas viss šķita tā veiksmīgi sakritis, ka tieši tajā brīdī, kad sabiedrībā atkal tiek aktualizēts, un ne jau no literatūras pētnieku puses, bet no politiķu un sabiedrisko darbinieku puses šis jautājums, ko iesākt ar
šāda veida kultūras personībām, kurām tā biogrāfija ir visnotaļ sarežģīta, ka tieši tobrīd ir arī šāds pētījums pieejams. Mani personīgi ļoti pārsteidz tas, kas notika ar literatūras gada balvu 23. gadā, jo pirmkārt ļoti ilgus gadus literatūra zinātne kā kategorija nebija pastāvējusi. Bija atsevišķi gadījumi, kad kādam patiešām izcilam literatūra zinātniskam pētījumam piešķir kādu specbalvu vai kādu īpašu apbalvojumu veidu. Bet togad, un es domāju, ka lielā mērā tas ir pateicoties tieši šai sērijai, jo tā motivē biežāk iznākt šādu žanra darbiem. Šādu darbu bija vienkārši pietiekami daudz, lai acīm redzot literatūras gada balvu žūrija lemtu, ka šāda kategorija un šāda nominācija ir nepieciešama. Tas bija pirmais pārsteigums. Otrais pārsteigums bija par to, ka šī grāmata izturēja arī tā saucamo otro atlases kārtu, jo arī pēc ilgākiem gadiem literatūras gada balva atgriezās pie tā, ka vispirms ir garais saraksts un tad beigās ir tas īsais nominācijas saraksts. Un trešais, jā, es domāju, ka lasītāju balsojums, tā tomēr ir ļoti specifiska izvēle. Būtu pilnīgi normāli, ja lasītāju simpātijas iegūtu kāds labs romāns vai stāstu krājums, varbūt kāds asprātīgs tulkojums vai atzējojums, kā manuprāt, tur gan es tagad neatceros tieši, vai lasītāju balvu ieguva, bet katrā ziņā ļoti augstu pirms vairāk kā 10 gadiem bija tās Helija Lāksonēnas asprātīgās dzejas Guntara Godiņa atzējojumā. Tādi, kas, tā teikt, tautā un lasītāju lokā aiziet tāda veida darbi. Bet šeit es domāju, ka jā, atbildot uz jautājumu, nostrādāja tā brīža situācija un kā mēs paši savā starpā to saucam par bumeranga efektu, jā, jo mēs jau ļoti labi arī redzējām to, ka līdz ko sākās šīs visas publiskās runas un strīdi, muzejs arī piedzīvoja krietni lielāku apmeklētāju pieplūdumu, tieši individuālos apmeklētājus, no kuriem daļa varbūt ir tāda diezgan negatīvi noskaņoti, bet otra daļa atkal nāk ziņkāres dzīti un vēlas vairāk uzzināt par Andreja Upīša personību un par šo vēsturi. Tā kā arī šeit jāmin tādas likteņa sakritības jēdziens, domājot par to visu kopumā. Vai šīs sērijas ietveros, vai vispār kā jūs domājat, mēs arī muzejā esam daudz par to diskutējuši, esam gaidījuši, tad esam pārstājuši gaidīt, un šobrīd sakām varbūt paldies Dievam, ka nav. Vai jūs gaidāt romānu par Andreju Upīti, un vai tāds šobrīd ir vajadzīgs? Kā nerakstās autoram, bet tas ir... Kas ir gribējis rakstīt? Šajā sērijā mēs tātad, esam, tā teikt, kā pārinieki. Viens ir literatūras pētnieks, un otrs ir kāds no mūsu latviešu prozas autoriem. Un tur jau arī no šajā muzejā notikušajām sarunām mēs zinām, ka ir ļoti atšķirīgi veidi, kādos tie autori ir nonākuši pie savas personības, un dažos gadījumos autors ir sākotnēji bijis pierakstīts pie viena autora, bet viņam ir piespiedu kārtā pēkšņi jāraksta par kaut ko citu. Kā tas bija Mārim Bērziņam, kurš pie Viļa Lāča nonāca tikai kā pie trešās izvēles, ja es tagad pareizi atceros. Tad par Bereli es pat nemācēšu teikt, tas būtu viņam pašam jājautā, bet es domāju, ka daudzējādā ziņā viņš varēja būt arī pats piekritis, jo viņam ir izteikta interese par to laiku un par tā laika literatūru. Viņš arī, lai gan viņš nav pēc izglītības filologs, viņš tomēr ir spējis savā laikā uzrakstīt pietiekami spēcīgu latviešu literatūras vēsturi, arī ar tādu savdabīgu un tobrīd jau modernu skatījumu uz Andreja Upīša personību, jo īpaši. Tā kā es domāju, ka tie ir faktori, kas nostrādā par labu viņam, kā šāda romāna autoram. Vai šāds romāns ir vajadzīgs? Es domāju, ka pavisam noteikti, kāds būs gala rezultāts, tas ir ļoti neparedzami.
Bet ir skaidrs tas, ka šī sērija autoriem sagādā krietni lielākas grūtības nekā iepriekšējā 20. gadsimta sērija, jo tad tomēr autori spēja arī vairāk iekļauties termiņos, un man šķiet tur arī nostrādā žanra īpatnības. Es esmu pirmajā personā rakstīts. Es esmu pirmajā personā rakstīts, ko gan man šķiet ne visi ir ievērojuši. Bet, ja autors raksta vēstures romānu, tad, protams, viņam ir labi jāspēj orientēties konkrētajā vēstures posmā. Īpaši labi tas nodara varbūt tiem, kas ir pieredzējuši konkrēto vēstures posmu, kā piemēram mēs to varējām redzēt Laimas Skotas gadījumā romānā Istaba, vai Arno Junsas gadījumā Sarkanais zivsudrabs par 90. gadiem pietiekami labi uzrakstīts romāns. Vai arī ir vienkārši jābūt talantam un tādai arī pētnieka iekšējai dedzībai un vēlmei kārtīgi izpētīt vēstures periodu un tad par to mēģināt uzbūrt romānu. It kā visi manis minētie ir ļoti ierobežojoši apstākļi, bet vienlaikus tur tomēr ir šī rakstnieka brīvība, jo viņš var rakstīt par pilnīgi jebko šajā laikā, radīt pats savus raksturus, savus varoņus, savus ļaundarus un tā tālāk. Biogrāfiskais romāns, kā to ir arī teikuši vairāk literatūras klasiķi, tostarp pasaules literatūrā, ir vissarežģītākais žanrs, jo tur nepietiek tikai ar to šī vēstures posma zināšanām, tur ir jāmēģina interpretēt konkrētu personību, kur ir turklāt bijusi reāla. Tātad tas rakstniekam uzliek vēl lielāku šo te pētnieku slogu. Un it kā jau tā iecerē bija laba, kā to Gundaga Repše definēja šīs sērijas sākumā, manuprāt, arī jau manis pieminētajā tajā pirmajā preses konferencē, ka lai tie mūsu romānu rakstītāji raksta, kā viņi vēlas, bet tad nāks zinātnieks ar savu monogrāfiju, kurš pavēstīs, kā tad ir bijis patiesībā, kas arī zinātnieka gadījumā nebūtu patiesībā nav izpildāms uzdevums, jo to, kā ir bijis patiesībā, mēs par ļoti daudzām lietām neuzzināsim nekad, bet mēs varam mēģināt pietuvoties. Un es domāju, ka tas izskaidro to, kādēļ šajā sērijā iet krietni smagāk ar darbiem gan pētniekiem, gan arī romānu autoriem, lai gan daudzi no tiem ir bijuši čakli un ir paguvuši iekļauties vai puslīdz iekļauties termiņos, bet sērijā joprojām nav publicēts ļoti daudz grāmatas un, diemžēl, jo īpaši monogrāfijas, tā kā tas ir akmens mūsu latviešu literatūras zinātnieku virzienā. Bet interesanti ir arī tas, ka tieši tie mūsu lielie prozas grandi, kā Inga Ābele, Gundaga Repše un Gunds Berelis, ir tieši tie, kas šobrīd acīm redzot ir visvairāk iestrēguši. Bet vēlēsim viņiem veiksmi, un es patiešām ceru, ka arī Berelis ar to upīti kaut kādā galā tiks. Vēlēsim veiksmi un gadīsim romānu un šos 3 romānus. Jautājums, kas, protams, ir par tēmu un par to. Jūs pats brīnišķīgi zināt, ka mums muzeja darbiniekiem bieži nākas atbildēt uz šo jautājumu, un arī man kā privāta personai, kā cilvēkam, par kuru ir zināms, ka viņš strādā Upīšu muzejā, cilvēki, kuri ir maz lasījuši no Upīša, vai kuriem ir tas pats priekšstats un Cīma zēni un Zaļā zeme, kaut kā ļoti, ļoti sen skolas laikos. Kurus Andreja Upīša darbus jūs varētu šobrīd ieteikt lasīt? Jā, un jautā ļoti bieži, apmeklētāji arī. Es noteikti ieteiktu Andreja Upīša romānu Smaidoša lapa. Es pirmo teiktu Smaidoša lapa māsa ģertuves noslēpumu. Un tad viņi būtu upīti iekšā, un tad jau var skatīties tālāk uz robežnieku triloģiju un tā. Ļoti jauki, paldies, ka man ir prieks, ka es neesmu vienīgais ar šādu viedokli, jo, manuprāt, šis romāns ir absolūti nenovērtēts, joprojām līdz mūsdienām to pierāda kaut vai tas, ka pēdējo reizi Smaidoša lapa ir izdota 62. gadā, tas ir
jau pirms vairāk kā 60 gadiem. Un arī reti kurš patiesībā zina, ka izcilā Leonīda Leimaņa kinofilma Pie bagātās kundzes ir patiesībā veidot pēc Andreja Upīša romāna motīviem, jo to jau arī filmas titros nevienmēr kāds pamana. Mēs cenšamies šo faktu popularizēt, bet cik nu tas ir iespējams? Cik nu tas ir iespējams, bet varbūt šis darbs tiks atkārtot, izdots, un tad jau parasti par to arī rodas, tā teikt, pastiprināta interese. Noteikti vajag lasīt Upīša noveles, jo ar modernajām novelēm ir tā nelaime, ka tās neļauj Andrejam Upītim būt, tā teikt, ideoloģiski angažētam un dogmatiskam un didaktiskam un pamācošam un moralizējošam un tā tālāk, jo modernā novela kā žanrs vienkārši šādas likumsakarības nepieļauj. Tādēļ tur, kur reizēm savos romānos Upīts to savu lasītāju mēģina tomēr vilkt uz to vienu pusi, un arī reizēm pat tādā diezgan deklaratīvā stilā viņš to dara, kas protams, atstāja iespaidu uz visu romānu kopumā nereti. Tad novelēs viņš ir no tās savas ideoloģijas galvenokārt brīvs, lai gan tur arī var atsevišķus piemērus atrast. Un noteikti vajadzētu lasīt ne tikai noveļu krājumu Kailā dzīvība, novelītes, kas ir, kā jau es minēju, no 60. gadiem visbiežāk atkārtot izdots, un arī joprojām mēs zinām, ka vidusskolēni pārsvarā zina šos Upīša izprauzes darbus. Noteikti vajag lasīt arī pārējos, jo Upīts ir brīnišķīgi aprakstījis Pirmā pasaules kara pieredzi. Viņš ir viens no pirmajiem latviešu literatūrā, kurš parāda cilvēku, kurš ir ne tikai fiziski, bet psihiski cietis no kara iespaidiem. Un tajā ziņā viņš ir moderns, jo to sāk darīt 20. gados arī Virģīnija Vulfa, Remarks, Hemingvejs un visi pārēji, Alfrēds Dēblīns vācu literatūrā. Un Upīts to jau dara 20. gadu sākumā. Tas ir ļoti agri, jo tikko vēl ir bijušas ne tikai Pirmā pasaules kara, bet arī mūsu, tā teikt, valsts brīvības cīņas. Tā kā Smaidoša lapa noveles, ja interesē vēstures romāni, kuri, kā jau mēs tik daudz runājam šī sarunā, ir arī tagad tāds populārs žanrs mūsdienās, tad pilnīgi noteikti var lasīt Laikmetu griežos. Un, ja interesē Upīts kā pilsētas rakstnieks, tad noteikti var pamēģināt viņa naturālisma romānus Sieviete un zelts, jo tur atkal lasītājs gūst tādu ļoti ievērojami iespaidu par to, kāda bija pilsētas dzīve 20. gadsimta sākumā. Bet noteikti, ka var minēt vēl pārējos darbus, un tas ir atkarīgs no katra lasītāja interesēm un tā tālāk. Zīda tīklā. Man liekas arī, vismaz es sen lasīju, bet man ļoti patīk. Jā, es nepieminēju robežnieku cikla darbus, tos arī var lasīt Zīda tīklā noteikti. Un no robežnieku cikla... Visus jau var, bet jā. Zīda tīklā ir tāds vieglākais, es teiktu. Jā. No šī cikla, starp citu, un paldies, ka atgādinājāt man, uz šo ciklu ir atsaukušies vairāk latviešu autori. Līdz pat mūsdienām. Es, piemēram, zinu, ka savā laikā Alberts Bels ļoti augstu vērtēja Ziemeļa vēju. Un viņš pat ir izteicies, ka viņš nebūtu varējis uzrakstīt saucēju balsi, ja viņš nebūtu lasījis Andreju Upīti. Un atkal tad, kad Osvaldam Zebrim pirms 10 gadiem iznāca viņa romāns, kurš bija pirmais tā iepriekšējā sērijā Gaļa kalnēnā, kur darbības laiks ir arī ap 1905. gadu, tad visur publicistikā viņš tika salīdzināts ar Albertu Belu, un pats Zebris gan kādā intervijā, gan arī pēc tam šī muzejā pie saruna galda atklāja, ka viņš ir pamatīgi pētījis Upīša romānu Ziemeļvējš. Tā kā, lūk, šis romāns tātad ir atstājis lielu iespaidu uz mūsu talantīgajiem latviešu rakstniekiem, piedāvām ar vairāku paudžu starpību. Tā kā noteikti, ja interesē vēsturi, tad arī šo var lasīt. Par Upīša darbu aktualitāti
šobdien mēs vēl tā vienojāmies, ka parunāsim, ir aktuāli? Es domāju, ka jā, taču Zelta sieviete. Tieši tā, galu galā viss, kas skar materiālismu, jo mēs dzīvojam materiālā pasaulē un mēs nevaram no tās izrauties. Galu galā viss, kas skar cilvēka tumšās ziņas, kuras ir katrā no mums. Un Upīts ir bijis ieinteresēts cilvēku tumšajā pusē, to viņš ir vienmēr mēģinājis savos darbos aprakstīt. Galu galā arī mūsdienu politiskā situācija, par kur Upīts ir par savu laiku politisko situāciju ironizējis un reizēm pat bijis izteikti sarkastisks. Taču to pašu mēs varam attiecināt uz šī brīža situāciju un varbūt pat vēl kādā pārākā pakāpē. Un galu galā, kas tad ir vainas Upīša stāstam Sūnu ciemu zēni? Tur ir arī nemirstošas idejas, kuras būs aktuālas vienmēr, un tas ir arī, manuprāt, iemesls, kādēļ šis darbs ir tik ilgstoši bijis populārs tieši skolēnu kā lasītāju vidū. Un klātesošiem gribu izstāstīt, pavisam nesen muzejā mums bija tāda fiziska epizode, kad pie mums ciemojās dažādu mērķi vadīti daži pārstāvi no politiskiem spēkiem, un tad mums bija tāda komunikatīva epizode, un mēs skaļā balsī smējāmies, kur mēs to esam redzējuši. Mēs to esam redzējuši filmā Pie bagātās kundzes, jo precīzi tieši tāpatās tas mums notika šeit. Tad Andrejs Upīts par to jau ir rakstījis. Atvainojiet, bet vai jūs viņiem paprasiet, vai viņi vispār kaut ko no Upīša ir lasījuši? Konkrētais personāls bija lasījis. Viņi nemaz nav lasījuši. Jā. Jā, tas arī tāds smags jautājums. Konkrētais cilvēks bija lasījis, bet arī tas ir jautājums, ko jūs vienmēr uzdodat saviem sarunu biedriem, kolēģiem, literatūras zinātniekiem, un es tādu viens pret vienu jums uzdodu jautājumu. Arni, vai ir kāda cita personība mūsu literatūras vēsturē, kuru jūs būtu ļoti vēlējies pētīt, bet nav sanākusi izdevība? Jā, man patiesībā grūti atbildēt, nosaucot tikai vienu vārdu vai uzvārdu, jo es tomēr esmu gan pēc izglītības, gan arī tagad pēc savas, tā teikt, paralēlās darbības muzeja darbam cieši saistīts ar literatūras vēsturi Latvijas universitātē, ar tās pasniegšanu, pētīšanu, un šādu personību plejāde ir ārkārtīgi plaša. Ja domājam tieši par tām, kas ir šajā sērijā, un tie ir, ja es nekļūdos, 13 latviešu klasiķi, tad noteikti man ļoti tūs vienmēr ir bijis Jānis Poruks, starp citu, par kur varbūt arī ir, teiksim, tās ir manas biogrāfiskās nianses, jo Poruka daļradi visvairāk novērtēt man tieši iemācīja Viesturs Vecgrāvis studiju laikā, kad viņš bija mans pasniedzējs, un kurš arī tagad tieši šī sērijā ir uzrakstījis brīnišķīgu pētījumu par Poruku. Un viena no manām mīļākajām mūsdienu latviešu rakstniecēm Inga Žoluda uzrakstīja tikpat brīnišķīgu romānu par Poruku, tā kā tas tur viss sasaucas kopā, bet vai es viņu būtu vēlējies pētīt, man ir grūti atbildēt. Man šķiet, ka tas būtu vieglāk atbildams jautājums tādam pieredzējušam pētniekam, kurš ir ilgākus gadu desmitus strādājis ar literatūras pētniecību, jo man jau tas ir bijis tāds taisngaitas ceļš vienmēr ar koncentrēšanos tikai uz Andreju Upīti. Tālūk. Vienmēr visiem jūs jautājat, un arī tas man vispār interesē, kādas ir jūsu nākotnes ieceres, varbūt šobrīd top kāds jauns pētījums.
nākotnes ieceres ir, un patiesībā es esmu iesācis kaut ko rakstīt. Mēs, kolēģi, to nezinām. Jūs to nezināt, bet to patiesībā neviens nezina. Un to arī nevajag atklāt, jo kā mēs zinām, ir tāda maņticība, vai drīzāk, man tas vārds maņticība nepatīk, jo tas nozīmē, ka tā nav, bet, kā mēs zinām, ar maņticību ir tā, ka tas patiešām itin bieži mēdz piepildīties, un es to starp citu pamanīju arī tajā laikā, kad es vēl mocījos ar šo grāmatu. Atlika sākt kādam mazliet plašāk stāstīt, ka tagad es eju cauri tādiem un tādiem materiāliem, un ka lūk, es esmu atklājis to, un ka laikam sanāks dikti interesanta nodaļa, uzreiz neveicās, nevarēja vairs parakstīt. Noteikti, ka no racionālā viedokļa skatoties, tur vienkārši nostrādā cilvēku psiholoģija, ka jūs pats sev uzliekat slogu, jo jūs tagad jūtaties par to atbildīgs kā citi priekšā. Bet ir divas ļoti dažādas ieceres, pilnīgi dažādos virzienos un žanros, kas un kā no tā sanāks, dzīvosim un redzēsim, bet katrā ziņā atbildot uz jautājumu, ieceres ir un darbi arī rit klusiņām. Labi. Vai izdodas neapšaubām? Paldies. Vai ir kāds jautājums, ko es neuzdevu, bet uz kuru jūs ļoti labprāt gribētu atbildēt? Vai ir kāds jautājums, ko grib? Man ir vairāk. Viens ir tāds jautājums. Vai jūs man piekristu? Man, ziniet, Zaļo zemi es nopirku tad, kad es biju 5. klasē. Tad iznāca plānos vākos viss biezais izdevums. Un es izlasīju, un man patika, un no tā laika es esmu tā ik pa brīdim kopā rūpīt. Un diezgan daudz, es negribu teikt visu, bet daudz es esmu lasījis. Un man ir tāds iespējas, ka Upīca, varbūt tas ir viņa raksturs, to es tā vēlāk esmu domājusi, ka Upīca nemīl savus varoņus. Viņš ārkārtīgi kritiski viņus raksturo, un es pat teiktu cietsirdīgi. Tur tajās vecajās ēnās, kā viņš to Mari, to māti, es teiktu, šausmīgi viņš noraksturo. Vai jums arī tāda iespēja, ka viņš nemīl savus varoņus? Viņš ar viņiem dzīvo, jā, bet viņiem nav tādas, es teiktu, dvēseļu radniecības. Viņš ir kā no malas, viņš ņem un skatās ļoti kritiski un pēc savām domām pareizi, bet bez mīlestības. Jā, paldies. Tas ir ļoti labs jautājums, un tas ir ļoti trāpīgs vērojums. Un tas lielā mērā izriet no veida, kā Upīts pats sevi ir pozicionējis kā autoru, un tādēļ arī manai monogrāfijai ir šāds nosaukums, kas daudziem lasītājiem ir bieži vien radījis arī bieži radījis jautājums, jā. Viņam ir šī nepublicētā literatūra teorētiskā apcere ar nosaukumu Lielie noliedzēji, kur viņš aplūko dažādu tautu autorus kā negatīvistus, lielos noliedzējus, un arī no konteksta ir skaidrs, ka pats Upīts sevi pozicionē starp viņiem. Un patiesi, ja mēs ejam cauri Andreja Upīša literārajiem darbiem, tad bieži vien var pats sev kādu romānu izlasot, uzdot jautājumu, vai tajā maz vispār ir bijis kāds pozitīvs tēls. Jo arī tas, ko it kā viņš ir gribējis rādīt pozitīvu, viņš vienmēr pamanās piešķirt kaut ko nesimpātisku, kaut ko negatīvu. Bieži tās ir ilūzijas, kas sagrūst par šo konkrēto tēlu. Un tas liek uzdot jautājumu, vai Upīša literatūrā vispār ir varoņi, un tādi ir, manuprāt, tikai daži. No vēsturiskajām traģēdijām tā pavisam noteikti ir Žanna Darka un Spartaks.
ar Mirabeau ir mazliet cits stāsts. No romāniem romānā sieviete nav pilnīgi neviena pozitīva tēla, jo tur arī tas jaunais revolucionārs skolotājs, ko Upīts tā kā būvē kā pozitīvo, viņš arī beigās degradē romāna noslēgumā. Romānā sieviete turpretī ir Aina Zvaigzne, kas ir spēcīga. Romānā Zelts ir Aina Zvaigzne, kuru tātad Andrejs Upīts pozicionē kā šo te spēcīgo neatkarīgo sievieti, kura spēja nostāties pretī tam, kas viņai tiek piedāvāts un tā teikt atsacīties no dažādiem dzīves labumiem, tādējādi saglabājot to savu ētisko kodolu. Un tādi daži tēli ir vēl arī šur tur citur, teiksim vēlāk, pēc Zaļās zemes, diemžēl, rakstot turpinājumu Plaisa mākoņos, tur Upīts jau ļoti ideoloģiski parāda to Ošu Annu, arī kā šo te nesatricināmo cīnītāju, lai gan Zaļajā zemē viņi, protams, ir ar mazliet citu nozīmi, un tur var runāt par tādām pozitīvām īpašībām un kaut kādām ētiskām vērtībām. Bet kopumā tādu pozitīvo tēlu ir sirsnības nav. Un es arī atsaucos uz Daces Lūsas novērojumu, ko viņa ir publicējusi jau pirms vairākiem gadiem, par to, ka iespējams Upītim šis noliegums nāk līdzi no bērnības negatīvajiem iespējiem un arī no tā attiecību veida, kādu viņš ir piedzīvojis savā ģimenē. Jo, piemēram, tajā pašā Robežnieku ciklā var ļoti labi pamanīt to, zinot Upīša biogrāfiju, ka viņš ir apvērsis tēlus otrādāk. Jo Upītim ir bijusi stingra un reliģiski ļoti tāda pārliecināta māte, kas ir likusi sprediķus mācīties no galvas, kas Andrejam ir ļoti nepaticis, un viņš arī atsaucās uz to kā tādiem bērnības tumšākajiem brīžiem. Tad Robežnieku ciklā viņš padara tēvu, veco robežnieku par šo tirānu, kurš būtībā iznīcina savu ģimeni tikai, lai apmierinātu savas kaut kādas ambīcijas. Un tur atkal māte ir tā upuru lomā. Bet arī, un jā, tādas, to, ka vispār ģimenē ir nepārtraukti ir kaut kādas pilnīgi nenormālas un amorālas attiecības, tas Upītim ir lielā daļā romānu. Jā. Arī Zaļajā zemē. Jā. Tā kā tā ir viņa kā autora īpašība, un to jūs esat ļoti labi piefiksējusi. Tad vēl vismaz it kā fiksējums. Daļai tas varbūt ir arī tāpēc, ka es juristos mācījos kopā ar Aivaru Utvītē, ar mazstāvu Andreju Upīšu. Un, neteiksim, ka tā īpaši vērojot, bet, kā jau kursabiedrs blakus, man jāsaka, viņš nebija nekāds padomju students. Un mēs jau vispār bijām diezgan tāds kurs, juristi vispār tādi bija, kas sacīja tā, ka juristi ir rupati un dzērāji. Bet, labi, tas ir cits temats. Jā, un Aivars sacīja vecais lords. Ja vajadzēja pieminēt Andreju Upītu, tad viņš ir vecais lords. Varbūt, ka tāpēc arī man tāds iespējas, bet tagad nāk tas, kāda ir mana doma par Upīšanu, to tādu it kā pretrunīgumu padomju laikā. Jā, jūs jau arī to teicāt, ka viņš bija latvietis, viņš bija Latvijas brīvvalsts laika produkts. Un tādi jau bija tā vecuma cilvēki Latvijā, es teiktu gandrīz vai visi. Viņi to jauno laiku, saucamo padomu laiku, jā, arī daudz ir, kā simpatizēja tam, ka tagad nabagiem būs labāka dzīve
un bagātnieku nebūs un tā. Bet, ka viņi būtu pieņēmuši to laiku, tā nebija. Un es domāju, ka Andrejs Upīts arī patiesībā to padomju laiku nemaz tā ar sirdi un dvēseli nepieņēma. Viņš pieņēma varbūt teorētiski kā tādu arī viņa zināmu sapņu piepildījumu, bet sliktā izpildījumā, ko viņš noteikti redzēja. Jo kāpēc viņš nav uzrakstījis nevienu darbu, nerunāsim par Vilnīša braucienu uz austrumiem, un tā, bet viņš nevienu darbu nav uzrakstījis par padomu laiku. Jā. Lācis uzrakstīja. Jā. Bet kāpēc viņš neuzrakstīja? Un es domāju, ka tieši tāpēc viņš neuzrakstīja, ka viņš redzēja to laiku, viņš pieņēma pagodinājumus un sēdēja visos, man ļoti patika tā filma, viņš visos prezidijos sēdēja, bet nereiz neteica runu, izņemot to nelaimīgo runu tur Maskavā. Bet citādi viņš it kā skaitījās augstākās padomēs prezidija priekšsēdētāja vietnieks, vispār jau augstākajai padomē tajos laikos nekādas pāras nebija, visu izlēma centrāla komiteja un tā. Bet kur tā vēl vietniekam, prezidija priekšsēdētāja vietniekam, būtu interesanti, vai vispār ir kāds augstākās padomēs tā laika dekrēts, ko viņš būtu parakstījis. Varbūt tur nebija, es nezinu, vai Kalmērs bija viņa laikā vai drusku citā laikā, bet tik interesanti, vai viņš ir parakstījis kāda augstākās padomēs prezidija dekrētu, kā augstākās padomēs prezidija priekšsēdētāja vietnieks. Un tā ka tas amats jau bija nomināls, tas bija vienkārši nosaukums, neko viņš tur neizdarīja un nedarīja. Viņš droši vien sēdēja šeit tur rakstīja. Un es domāju, ka Berelim būs drausmīgi grūti rakstīt, ja viņš rakstīs to romānu, jo man ir tāds iespējas, ka pēc tiem 30. gadiem viņš jau lielākoties tādā sabiedriskā dzīvē nav tādā, kā mēs saprotam to sabiedrisko dzīvi ar attiecībām, ar attiecībām, ar simpātijām, antipātijām, strīdiem un tā. Es domāju, ka viņš diezko nav piedalījies, ka viņš ir sēdējis mājās, ko lai par viņu raksta. Nav ko rakstīt, bet labi, lai Berelis raksta. Es nerakstītu, es neņemtos, nekādā gadījumā. Bet tad vēlreiz pie tās attieksmes pret padomju varu, ka viņam tā attieksme bija visai vēsa, manuprāt. Un tāpēc arī viņš nerakstīja par to laiku. Vēl viņš kā godīgs rakstnieks, viņš jau bija vecs un labi dzīvoja, uz tā visa fona. Viņš negribēja melot. Jo viņš jau nezināja īsti, viņš jau nezināja to dzīvi tādu no apakšas un tā, jo viņam naudas bija daudz, Aivaram jau pirmā kursā bija Pobeda, kas nebūtu nepriprastākā mašīna, un māja Ķieģeļa ielā, un tā kā vecais lords viņam bija uzcēlis māju, tā viņš teica. Tā kā es domāju, nemaz nav tik briesmīgas pretrunas. Nav nekā tik briesmīgi neizskaidrojama pretrunīguma tāda. Man liekas, tas ir tīri loģiski. Tīri loģiski, ņemot vērā arī tiešām to laiku, kad viņš ir dzimis, kad viņš ir audzis, kad viņš ir veidojies, kad viņš ir dzīvojis, un galu galā tas padomju laiks jau bija viņa bez saules un noriets. Tā var satīt. Es teiktu, tā diezgan saulainis noriets. Ja tā godīgi. Diezgan saulainis noriets ar labiem materiāliem apstākļiem un izdevumiem atkārtotiem un tā. Tā kā, un viņš pieņem pagodinājumus. Un tāds ir mans spriedums, ka tur tik briesmīgi daudz nav ko, man liekas, pētīt, jo nevarēs izpētīt. Upīts ir debesīgi. Ļoti, manuprāt, precīza interpretācija.
Jā, pasakot burtiski vēl tikai 2 teikumus par šajā ziņā Upīts ir unikāls latviešu rakstnieks, jo patiešām, lai arī oficiāli dēvēts par vienu no mūsu, tā teikt, tā laika spilgtākajiem socialistiskā realisma pārstāvjiem, viņš jau patiesībā šajā estētikā, ja to tā var nosaukt, neko daudz nesaraksta, jo tajos 40. un 50. gados ir būtībā tikai 2 latviešu rakstnieki, kuriem nav romānu par kolhozu celtniecību, par sarkanarmiešu uzvarām un tā tālāk, un tas ir Andrejs Upīts, un otrs ir Roberts Sēlis, kurš arī raksta par vēsturi. Lai gan, tur, protams, ienāk tā ideoloģija, bet jā, Upīts tajā laikā nolēma rakstīt par 19. gadsimta izskaņu un plaisā mākoņos par gadsimtu mijas situāciju. Protams, ka ir tas Vilnīšu brauciens, un Upītim ir pāris stāsti par Otro pasaules karu, bet tos jau parasti arī pat nepiemin. Es viņus gan pieminu monogrāfijā, bet tā ir tik nožēlojamā līmenī uzrakstīta proza, ka turpat Upīti nevar atpazīt, ja liktu šādus darbus lasīt, domāt, ka tas ir kāds cits autors. Tā kā šai ziņā viņš to savu rakstnieka pārliecību un kodolu saglabāja arī tajā laikā, bet problēma ir tāda, ka viņš turpināja ar publicistikā rakstīt. Ja viņš to nebūtu darījis, tad tas atvieglotu mūsu dzīvi ļoti ievērojami. Tas jāsaprot, ka viņam vajadzēja kaut kā sevi apliecināt. Viņam vajadzēja sevi apliecināt. Visiem jau sēdēja cenzotiņš uz pleca tajos laikos. Un tās bailīgs, ļoti bailīgs cenzotiņš. Tas man ir ļoti žēl, ka tagad kuri tagad ņemās ar tiem uzbrukumiem Upītim un pat nabaga sudrabu Eģum, tas bija tik, atļaujiet tomēr man pateikt, tas bija tik smieklīgi, ka Rīgas mērs sacīja televīzijā tādus vārdus, un to kruštēlu mēs noliksim pie sudraba Eģus atdusas vietas. Bet jūs jau zināt, kur ir tādusas vieta? Raiņa kapu vārtos. Urna, kur tad tādusas vieta? Kur tad viņi noliks? Viņš vienkārši nezin, kur ir tādusas vieta. Un pļurks un pieņem lēmumus. Labi, par to es esmu drausmīgi nikna. Jā, tāpat kā par to Upīša pieminekļa zāģēšanu. Nezāģēs. To nevarot nemaz izdarīt, tāpēc, ka tur iekšā esot skelets. Jā, ne jau īša. Ne jau Upīša skelets, bet vienkārši viņš jau uzlēnums. Viņš man teica tēlnieks vien. Tas nav tādus tēlus netaisīja no monolīta metāla. Tur iekšā ir konstrukcija. To nemaz nevar pārsādēt. Bet vispār es esmu atradusi viņam vietu. Es viņu noliktu tajā skvēriņā, kas ir starp Nacionālo teātri un Saimu. Tur ir tāds skvēriņš, un tam skvēriņam ir tā smuki saliktas flīzes, tā riņķi, un vidus ir tukšs. Un vidū tur vajadzētu stāvēt Andrejam Upītim, jo patiešām, ja tā būs filharmonija, tad viņam tur nekāda sakara nav. Bet tā būtu ļoti laba vieta Andrejam Upītim, bet tikai no Rīgas doma jau nedos. Tas tā, bet vēl atļaujiet man parunāt. Protams. Es drusku gribu dažas vārdus sacīt par jūsu monogrāfiju, kur es esmu izlasījusi. Un patiešām man tā liekas ļoti godīga. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tādās literatūras pētniecībā. Tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi godīgums. Un tā ir godīga monogrāfija un interesanta. Un vērtīga, un es nezinu, ko vēl teikt, es lasīju arī ar lielu interesi, kaut arī šo to par Upīti es zinu, kā jau es teicu, daudz viņu esmu lasījusi un arī domājusi, bet man bija interesanti visu laiku,
Jā, tas ir ļoti nozīmīgs darbs. Paldies! Paldies jums! Un paldies, ka atnācāt šovakar ļoti jauki. Es tieši tāpēc atnācu, ka es gribēju gan par to monogrāfiju pateikt jums paldies, gan vispār paklausīties vēl. Arī šovakar tas bija interesanti, ko jūs stāstījāt. Jā. Bet mums ar Māri vēl bija jautājums Ruplis attiecībām ar Mirzu Ķēmu. Palmas kontekstā mēs gumīgo kontekstā ierunājam, bet šī hrestomātiskā dzēvoļa, ko Mirza Ķēma Andrejs Upīts strādā. Kaut kādā veidā. Trīs vārdi. Trīs vārdus, Andrejs Upīts strādā, Mirza Ķēmas hrestomātiskais dzīvos, bet neko vairāk man nav ko piebilst, varbūt jūs ziniet, es tā arī atbildēju. Bet patiesībā nemaz nav tik daudz, jo no tā laika autoriem Upīts, teiksim, ir sarakstījies ar citām personībām krietni vien vairāk. Un arī mūsu muzeja krājuma korespondencē tur no Ķempes, man liekas, bija burtiski formāli apsveikumi dzimšanas dienās vai citos svētkos, un tādēļ es arī neesmu tālāk pētījis to viņu attiecību līniju. Nu, katrā ziņā ar skaidrs ir tas, ka Upīts ar tādu rakstnieci kā Anna Saksa bija daudz ciešākā draudzībā, manā skatījumā. Bet bija pārāk lidīgi. Nē, es domāju, ka Ķempe, kā jau dzejniece, un Upīts kā jau ļoti prozaiķis. Un kā jau es arī teicu, man ir tāda sajūta, ka viņš diezgan atturīgs bija tāda attiecību veidošanā. Es domāju, ka viņi arī pēc dabas bija daudz citādāki. Jā, neteiksim, ka būtu liderīgāk ar Ķempe, bet katrā ziņā viņas temperaments neatbilda Upīša temperamentam, kā viņš sērtanīs visos. Jā. Visas klātesošās bijām liecinieki par Arņa brīnišķīgo Rožas Letkavas interpretāciju muzeja 50 gadu jubilejā. Dāvinu Arņiem ļoti ar cerību, ka tā droši nonāks jūsu mājās un jūs pa ceļam to vienos Letkavas. Paldies! Nedod šķēri! Paldies! Šodien ir drausmīgs vējš, ka es baidījos iet pēc kuķiem. Jā. Nevajag arī, paldies, tas jau tikai tā.